klausies Radio KPT. Ja! Labvakar, esam atkal studijā, mēs Artis un Juris. Juris un Artis, jā, un šoreiz... Raidījums piezvani mums un palīdzi sev, bet kā parasti Juris nav ieradies, tāpēc es raidījumu vadīšu viens, es Artis. Un es nedaudz palīdzēšu arī. Juris. Mums ir prieks atzīties par to, ka mums ir sponsori. Mūsu sponsori ir Karš, labākais pretgrumbu līdzeklis. Jūsu āda nekad nepaspējas novecot. Jā, lietojiet to bieži, cik vajag, un... Palieciet skaisti. Un jauni, mūžīgi mūžos. Vaina dela maladых, лекарства против морщин. Tas ir tiem, kas nesaprot latviešu valodu. Bet lieliski zina, kā pasūtīt krieviski. Un, kā jau ierasts mūsu raidījumā, mums ir atkal jaunais mūsu drauga Zaņviņa Cuja skaņdarbs no cikla Pavasaris. Kompozīcija Ziema. Klausamies. Labvakar, esam atpakaļ studijā. Paldies mūsu draugam Zaņviņa Cujam par šo lielisko kompozīciju. Es ceru, ka jums patika. Jā. Bet kas gan būtu mūsu raidījums piezvani mums un palīdzi sev bez jūsu zvaniem? Jā. Un gaidām zvanu. Ilzīt, vai mums kāds jau ir piezvanījis? Zvana, aha. Kā paziņo Ilzīte, tad tas būs mūsu... klausītājs Andrievs Stakle mums ir piezvanījis. Labvakar, Andriev! Čau, foršis! Es beidzot sazvanīju uz tev! Ziniet, es esmu pārsteigts. Es tagad sēžu stāvu, es pat nezinu, ko es daru. Man nav emociju, es gribētu padalīties ar visu pasauli. Man ir ko teikt! Nu, Andrievs, stāsti, kas tev ir sakāms mums? Es esmu tankā! Kā tankā? Reāli tankā! Es braucu, atkopjos, es esmu tankā! Es nevaru izprast, kā tas var notikt, bet tas ir tik krūtais, es esmu tankā! Un pastāsti mums un klausītājiem un arī mums, kā tur ir tankā, kā ir būt tankā? Kalendārs karāks, viņš pistoles un šteles, un es esmu pārsteigts. Var iedomāties, tas ir tanks! Un es nekad neesmu bijis tankā, un pastāsti, kā mums ir, kā ir sajūtas būt tankā. Nu, nē, es kā pirmo, uzreiz tā, es nesapratu, ne, tur kā lodziņi, vai ne, tur šteli. Bet es esmu laimīgs un pārsteigts vispār, tāpēc arī zvanu, es gribu padalīties, kā jums pastāstīt, ka jūs arī varētu, tādā situācijā būt un vienkārši baudiet, tas ir kruta. Bet mēs gribētu pajautāt, ko tu dari tankā? Nē, es braucu, bet te ir forši, vispār nav jārunā, te ko darīt. Tu paņem, kaut kā grib, tur viss kaut kas griežas un es nesaprotu, kas tur notiek, es tik liels. Bet kas ir tas, kāpēc tu zvani mums, kā mēs varam tev palīdzēt? Nu kāda? Jūs noklausaties, es jums labo dodu, jūs pasaulē labo dodat, tāpēc, ka tanks, tas ir kaut kas prātam neaptveram, tāpēc, ka es vēl nesen biju mašīnā un jau es esmu tankā. Un ko tad tu dari tajā tankā? Kā, ko es daru? Nu, bet ko tu dari tajā tankā tagad tur tik ilgi tur? Kur es daru? Tankā, ko tu dari? Es stāvu rindā. Nē, nu, kā pārā no tanka?
Kā pārā? Es varu iziet, tur te ūdens var padzerties, bet es nevaru. Kā? Nu kā, tu kaut kā tajā tankā iekāpi, tagad kā pārā pa lūku kaut kā. Neiekāpi, es iegāju tankā. Nu kas tas pa tanku, kurā tu iegāji? Nu tankam ir lūka augšā, lūka ir apakšā, un tad tur ir visādi griežamie un pogas un viss kaut kas tāds, un tad tur var arī lādēt iekšā. Pak. Tas benzīna tankā. Paldies! Nu ko, paldies zvanītājam. Tas bija mūsu klausītājs Andrievs Stakle, un mūsu raidījums tuvojas izskaņai. Ilzīt, vai vēl ir kāds zvans? Nav. Nu tad tiekamies nākošu trešdienu. Paldies visiem, ar jums kopā bija Radio KPT. Ja!